Viļņus Baldai, tas ir mēbeļu ražotājs. Tam gandrīz 100% no apgrozījuma nodrošina IKEA. No vienas puses tā ir kaut kāda uzņēmuma stabilitāte, no otras puses tā ir ārprātīgi liela koncentrācija un šis koncentrācijas risks. Un vēl, manuprāt, tas arī nozīmē to, ka, ja tev klients ir IKEA, kuram ir mēģinājums pārdot salīdzinoši lēti savu gala produktu, tad tas vienmēr mēģinās arī spiest, tā teikt, tevi zemē, ja tavas izmaksas zemē, līdz ar to potenciāli ir ierobežotas arī peļņas maržu iespējas šim uzņēmumam. Šis uzņēmums biržā ir kopš 2000. gada, tirgus kapitalizācija tam ir 43,9 miljoni eiro un apgrozījums nedēļā ir 15,000 eiro un attiecīgi arī ļoti zems apgrozījums. PI rādītājs 19,44, dividendžu ienesīgums 6,9%. Kā jau minējis, tātad viena klienta risks un ierobežotas spējas audzēt peļņas maržas. Ja apskatāmies uz iepriekšējiem rezultātiem, tad rezultāti ir salīdzinoši mainīgi. Interesanti tas, ka akcijas cena ir augusi pēc jau rezultātu pieaugumiem. Savukārt, pēc tam, kad ir uzrādīti vairāki ceturkšņi ar vājākiem rezultātiem, akcijas cena vēl joprojām turpinās kaut kādos salīdzinoši augstos līmeņos. Bet, jautājums varētu būt tas par to, cik iepriekšējā dividenda jau ir izsludināta, nākamā dividenda ir gaidāma. Bet, katram pašam jāizvērtē, cik šis uzņēmums ir atbilstošs savam investīciju pieejamam.